Tātad ir mums jāzīvo ar kodolu. Dodu jums vārdu un saku, ka jūs arī pats drusku pastāstīsiet, ja, un tad lasīsiet šo burvīgo referātu. Bet kā jūs redzēsiet, notikuma attīstīsies tā, ka jums vajadzēs iegaumēt, ka zināt vajag vienmēr mīlestībā. Šī gada katoļu studentu diena moto ir savu nozīmi. Tie nav tikai skaisti Svētā Augustīna vārdi, bet būt, zināt, gribēt kunga gaismā, mums atklāja arī tiešām nozīmē kaut ko par svētku. Pirmais brīdinājums, tā kā tituls ir pasniedzēja kā horeogrāfs, šodien dejošanās nodarījos šeit nebūs. Bet pirmā ideja, ko gribēju pateikt, ir tā, ka nekad nav bijis tik izsaisinošs laiks būt universitātiem, tik aizraujošs. Jaunā evanģelizācija, tas nenozīmē jauna evanģēlija. Tas nozīmē, ka mums pašiem ir jābūt atjaunotiem Kristum. Tev savu apstulsko svētību, ko es jums arī nododu. Sitraps, ko es jau pieminēju, bet tā ir Dieva gara plānojuma. Un analoģiski tad arī baznīca ir templis tādēļ, ka tajā mājo Dieva gars. Dieva gars jūsos mājo, 16. panta 2. puse. Tāda cilvēka vienpusēja autorība tā kā nav iespējama, jo autors vienmēr būs Dievs. Vienkārši normalizējās spiediens. Tie ir tādi fizioloģiskie rādītāji pacientu grupai, un līdz ar to arī mazinājās mirstība. Un vēl viens pētījums, kas man likās ļoti interesants, par to, ka mazinās smēķēšana. Jā, mēs gatavojamies uzstāties par Liepājas katehēzi. Pēc lojalitātes kādam no kristīgajiem līderiem, vai tas būtu Pāvils, vai Apols, vai Kēfa. Saskaņā ar baznīcas mācību ikvienam cilvēkam arī, ja viņš vēl nav nācis pasaulē, bet ir mātes miesās, ir tiesības uz dzīvību. Un tad šīs galējās divas grupas es salīdzināju, aprēķināju vidējos un no vienas grupas vidējā rādītāja atņem otru, un izveidojas kvanta diskriminācijas indeks. Man šķiet, ka šogad šīs studentu dienas ir īpašas. Ārkārtīgi dzīvi referēti. Tātad redzam, ka gan garīga, gan laicīga autoritāte bija ļoti spēcīgas autoritātes, kas bija pret šo karu. Visbiežāk, ja tā ir viegli, tad vispirms saruna, pēc tam medikamentu un saruna, un pašās beigās tikai Bet, cik es saprotu, vajadzētu pārliecināt to cilvēku ietekā un darboties un iet uz priekšu un meklēt tos pozitīvās dzīves. Viņas nevar pārliecināt, viņi ir pilnīgā bezcerībā. Tas ir svētā izpratne, grēks izpratne, cerības izpratne, kopienas izpratne, sniegt profesionāli garīgu atvēru. Ja iedzināmies šajā faktā, tad izrādās, ka šodien gandrīz visas dokumentus norādes tiek ignorēts un dziedājums, kuram bija jābūt izņēmumam. Rezultātā ir kļuvusi par vienīgo un galveno dziedāšanas veidu. Jautājumu drīkst. Mums ir 2 minūtes. Cilvēki domā par reālām problēmām un meklē atbildes. Un šī gada 8. janvarī tika atklāta jauna skola. Rūpīgi stereotipi par to, ka analītiska filozofija veic rūpīgu, argumentētu analīzi mazam triviālām problēmām, risina kādus pārdomus. Bet tās ir virzītas, lai vismaz var tikt virzītas uz to. Ekzegēta vidū sastāvums arī viedoklis, ka runāšana mēlēs vai runāšana valodās
dažādos jaunās derības tekstos apzīmē vienu to pašu, runāt svētā gara inspirētā valodā. Aizmirstu to vientulību. Ir reizes, ka mēs domājam, ka nav iespējams dzīvot mūsu sabiedrībā kā kristieši. Pēc vakardienas ir brīvi, ir humors, ir prieks, ir viegla komunikācija. Vakarā draugos izlasīju, kad tie, kas vakar apmeklēja, ka bija ļoti apmierināti un ka bija fantastiska atmosfēra. Un, es šodien nevarēju uz visām studentdienām būt, bet es nolēmu, tad man ir jāatnāk uz kopsavilkumu, lai dzirdētu, kas tad ir bijis un ko tad cilvēki ir pieredzējuši. Viens referents iztrūka, bet tas nenozīmē, ka mēs nebūtu kavējuši ar laiku. Dieva templis, kas ir šīs Dieva klātbūtnes zīme, Dieva templis baznīca, kur tiek salikts upuris, kas... Iemazājusies tā attieksme, ka mākslinieks mūsdienās ir izjūt kā šamana jaunā veida, ja? Kurš atklāja kaut kādas tumsas, kas ir cilvēka dvēselēs, un noraut klīvurus naktī un tā tālāk. Ja? Šīs sievietes, kas ir cietumā, neizskatās savādāk par tām, kas tepat ir uz ielas un kas sēž mūsu auditorijā. Ja? Līgu, kas īpaši pagājuši gadu, bet arī šogad ir ļoti, ļoti skaisti un svētīgi šī kopā būšana. Skaidrs, ka vismaz tas, ko es pats sajūtu sevi un arī citos, ka cilvēki darīja to, ko viņi varēja. Un lielākā vai mazākā mērā tas bija tāds kopdarbs, tā, ka tieši savu lomu individuāli es neizjūtu, es izjūtu sevi kā daļu no komandas un iznākums arī faktiski. Tas nenozīmē, ka es novērtu no sevis atbildību par ko, kas nav sanācis manā, bet tas ir tāds kopīgs pasākums. Un man šķiet, ka tā vienkārši sakot bija ok. Tad notiek šī tāda sadraudzības gaisotne. Tā vienmēr liela dāvana, tāda vienotība, kas ir. Un tikai tā var arī pēc tam apgaismotiem diskutēt un meklēt atbildes un uzdot jautājumus un saņemt atbildes tiešām kunga gaismu.